Atbildēšu uz biežākajiem un aktuālākajiem jautājumiem par otrā pensiju līmeņa naudu. Tāpat kā referendumā, kurš cerams sekos pēc tam, parakstīties var tikai Latvijas pilsoņi. Šobrīd mēs vācam 10% no visiem balstiesīgajiem, lai CVK varētu izsludināt referendumu. Ja mēs savāksim šos parakstus, būs referendums. Pēdējais referendums Latvijā bija 2012. gadā par krievu valodas statusu. Šis šobrīd nav mana balss ar 10 000 parakstu. Šī iniciatīva ir tā, kuru ignorēt nevarēs. Tāpēc ir vērts parakstīties. Katrs paraksts ir svarīgs. Un šobrīd ir savākti gandrīz 48 000, bet vajag 155. Ja jūs kaut nedaudz strādājat Latvijā pēc 2001. gada vidus, kad ieviesat otro pensiju līmeni, tad jums vai jūsu radiem Latvijā noteikti vajadzētu parakstīties jūsu interesēs. Jo, ja strādājāt, tad arī veicāt iemaksas šajā pensiju līmenī. Bet, ja jūs dzīvojat ārzemēs un neplānojat atgriezties Latvijā, ir ļoti iespējams, ka jums vispār nebūs 20 gadu stāža, kas ir nepieciešams Latvijas pensijai. Un tas nozīmē, ka savus otrā pensija līmeņa uzkrājumus jūs vispār nekad nevarēsiet izmantot. Tāpēc vienīgā jūsu cerība ir iegūt tiesības šo naudu izņemt tagad. Nē, bez pensijas nepaliks, jo lielākā daļa mūsu nākotnes pensijas ir pirmais pensiju līmenis. Otrais līmenis ir tikai daļa no tās. Un svarīgi, pat ja iegūs tiesības otrā līmeņa naudu izņemt, nav obligāti tas jādara. Var atstāt naudu fondā, lai tā turpina krāties un pelnīt, bet varēs arī izņemt pilnībā vai daļēji, kā gribēsiet. Galvenais ir tās tiesības. Tāpēc, kamēr nesavāksim 155 000 parakstu, es gaidu jūs katru dienu no 11 līdz 13 savā birojā Pastīlijā 107. kabinetā. Līdzi jums vajag paņemt telefonu ar Smart ID vai e-parakstu mobile, vai arī ID karti ar kodu aploksni. Nāciet ciemos, visi laipni gaidīti, un kā pierāda pieredze, sanāk ļoti siltas un patīkamas sarunas, tā kā uz redzēšanos.